Kājas arī nāk jau iekšā. Mēs sakam, bet ir. Nu tagad jau viss ir tā kā pieraduši. Viņas to baterijas, viņiem aizrakstīja par tiem, par to, ka akumulātori baigi labi, un ko var redzēt online. Viņi atrakstīja, ka online viņi redz, bet viņi neredz tur, kur ir tas vidžiks, kur baterija atvešana. Es iedodu saiti uz YouTube, viņi saka, nē, mums tie Ķīnā, YouTube un viss pārējais, diemžēl neiet. Viņi aizrakstīja, kādu vietējais tagad video, šārīgi lapkalēs ar ķīnies. Es uzmeklēju pāris, tur viss tie hieroglifos, viņš tulko tik stulbi, ka es nevarēju pieregistrēties, lai uzliktu viņiem speciāli tas viņi tālāk. Tas laikam ir galvenais mērķis, kāpēc mēs jau gadu sākumā izlēmām piedalīties zīdu ceļā. Mums, protams, mēs jau kā sportisti, ja būtu tā iespēja braukt biežāk, mēs noteikti to izmantot. Tā kā Krievijas rallijas ir ļoti labs ar to, ka tas ir tepat blakus. Ir relatīvi lētas izmaksas, ļoti laba organizācija, gan tādēļ, ka Krievi māca sacensības organizēt, Francūži šajā gadījumā ir galvenie organizātori viņiem palīdz, bet Krievi ar savu viesmīlību man vienmēr labāk viņā palīdz, ka ļoti labi sacensības organizēt. Tas ir... Mana kļūda bija, es nesareitināju laiku. Es nereitinājos ar īso laiku. Es domāju, ka tas laiks ir garāks, tas iespēja laiks ir garāks. Izrādās, tas iespēja laiks ir daudz mazāks, un es viņu zināju. Es tikai uz viņu skatījos no šitās puses. Es pēkšņi pa nakti kaut kā padomāju, pastījos no šitās puses, un visu nekas nesanāk. Tā gadās, bet svarīgi jau saka, vēsts kājas. Tagad nekā novembrī. Es kaut ko kāds ir sareitinājis. Atzīmēt, pie pārvadājumiem ir, ja? Jā, tur ir strīdi. Nu kā, izceltam, ja? Tie ir 4 metri augstums. Nē, tas neko nebija. Sameklēs. Nē, jāzina. Jo tad man ir jākrāmē viss uzos. Priekās, viņiem priek. Tā uzos. Tas jau būs pusotru stunda, ja pagaidām sapulci. Kāds tev lēmums? Tur kapeļi maziņi, ja? Jā, tie jau viņi ir ķermieri. Apsveic visus 2010. gada zīdu ceļu. 12. Tur nerakstīt? Zolvis sevis. Nē, vēl to nepierakstīt. Bet tas ieskatīs rallīzā. Cikos, kur, kāpēc, kam vai kas cits organizē rallijas. Un nevajag prasīt Andriju, cikos sākās sapulce. Neģūri iedod. Room service. Nevis room service, bet mūsu resnais motors, tā ir viņam nomināli. Tur tad ir 200 amperi, tad mūsu resnam motoram ir 480 Nm. Tas ir drusku vairāk kā bija Oskara ar 200 amperi. Jā, labi. Davai. Tā ieliņā? Tad cik jūs cilvēki strādājat pie mašīnas latā mirklī? 2 tā. Mēs jau visu laiku 2 tikai strādājam. Kāpēc 2? Nu, nezinu, vairāk nav. Cik jūs varētu strādāt pie mašīna? Nu, ja būtu tā mašīna jau līdz galam visu izdomāt un būtu, tā jau varētu kā 4 cilvēki, tad mierīgi strādāt.